Es esmu Alija Snīgala, izdevniecības Liels un Mazs direktore. Un šajā filmiņā mēs izstāstīsim, ko Liels un Mazs darīja 3 gadus, kuru laikā mēs īstenojām projektu Bērnu Eiropa. Tas ir projekts, kuru līdzfinansēja Eiropas Savienības programma Radošā Eiropa. Un mēs ne tikai izdevām grāmatas, bet arī organizējām dažādus pasākumus, iedibinājām jaunas sadarbības, aicinājām autorus uz Latviju, iepazīties latviešu lasītājiem un arī sagatavojām dažādus interesantus materiālus, kurus vēl arī ilgi pēc projekta beigām varēs izmantot lasītāji, bibliotekāri un skolotāji. Tiek izdota grāmata, Kur palika bērni. Stāsts dzejā. Notikumi norisinās kādā ciemā, kur dzīve rit it kā gludi un jauka, līdz kādu dienu visi bērni nolēma aizbēgt uz mežu, jo uzskata, ka tiek pārāk kontrolēti un komandēti. Kā pierunāt bērns atgriezties mājās, lai ciematā atkal būtu dzīvība? Tas izdodas tikai tiem, kas paši prot rotaļāties kā bērni. I am Indrek Koff from Estonia, and I'm the author of this book that has now been translated into Latvian. I think I had the idea of the book when looking to my own children, because they go to music school, they want to be sportive, they have very many things to do at school, and at one point I started to think about how they can bear all this, because the program is really very dense. And that's how the story somehow came to my mind, and I hope you will enjoy reading it. Tiek izdota grāmata Karš. Portugāļu rakstnieku un mākslinieku tēvu un dēlu kopīgi radītā bilžu grāmata tēlaini un metaforiski atklāja kara dabu. Grāmata atspoguļo gan kara ļaunumu un bailes, ko izjūtam ar to sastopoties, gan cilvēcisko vēlēšanos šo ļaunumu atvairīt un uzveikt. Hello, my name is André Letria. I'm a Portuguese illustrator and a publisher. I am the author of this book and also this one. What I decided, what I wanted to do from the beginning was to show this idea of what wars can be. It's not a book about any specific event, any specific moment in history. It's more about the essence of wars. Ir svarīgi, ka šie tūkotie autori, kurus mēs pārtūkojam latviešu valodā, apciemo lasītājus un iepazīstas ne tikai ar autoru rakstīto tekstu, bet arī ar pašu cilvēku. Šīs vizītes kontekstā viens bija publiskā tikšanās ar lasītājiem Nacionālajā bibliotekā, grāmatsvētku laikā, otrs profesionāļu konference arī grāmatsvētku laikā, un tad trešā šī vizītes daļa bija tie jaunieši un skolēni, kas mācās mākslu. The idea behind this combination of illustration and text is that people can follow this narrative that the pictures can show, and then they can read the sentences as a different layer. Andrēja Letrija, kad viņš atbrauc pie mums uz Latviju, mēs bijām jau iepriekš vienojušies, ka viņš dosies tālāk arī uz Lietuvu, uz Viļņu, uz bērnu literatūras festivālu Viļņā. Šī sadarbība, kas mums izveidojās, mūs pamudināja arī nodibināt ciešākas attiecības ar šo Viļņas festivālu. Andrēja Letrija ir Portugāles, bet savā ziņā šajā autoru vizītes laikā notiek arī tā kultūras iepazīšana uz otru pusi. Tā ir tāda kultūra apmaiņa. Tiek izdota grāmata, kurš sasēdēja Bruno Sieru. Smieklīgajā detektīvu komiksā Karalim uz pili tiek vests vislabākais Norvēģi iecienītais brūnais siers. Vilcienā atklājas, ka uz tā ir parādījušies dibena nospiedumi. Karaļa brūnais siers ir sasēdēts. Tiek izsaukts Fluffenberga kungs, pasaulē labākais detektīvs, kurš ātri aptver, ka dibenbandīts joprojām atrodas vilcienā. Var sākties aizraujošs dibentrillers. Autori iedvesmojušies no Agatas Kristī romāna Slepkavība Austrumu ekspresija. Nacionālā biblioteka katru gadu iekļauj arī Liels un Mazs izdotās grāmatas lasīšanas veicināšanas kampaņā bērnu, jauniešu un vecāku žūriju. Un, protams, milzīgs prieks ir tad, ja arī šīs grāmatas saņem bērnu žūrijas apbalvojumu, jo tā ir lasītāja balva. Un arī šajā projektā vairākas grāmatas tika iekļautas un arī saņēma šokolādes balvas. Ir diezgan maz tādu grāmatu, kur tulkojot man būtu bijis tik jautri un smieklīgi. Tāpēc es esmu ļoti priecīga par saņemto novērtējumu.
un saņemt to šokolādi. Viens no Liels un Mazs sadarbības partneriem, jeb draugiem, ir teātra trupa Kvadrfronts. Un ar viņiem kopā mēs šī projekta ietvaros sagatavojām audio pastaigas. Lai izstaigātu audio pastaigu, nepieciešama karte, kurā atrast pilsētā iezīmētos punktus, kur savukārt bērniem ir jāmeklē ilustrāciju fragmenti, kas ir šajās vietās pilsētā izlīmēti, un katrai ilustrācijai blakus ir arī QR kods, kurš aizved uz audio fragmentu, ko kvadrifronieši ierunāja audio pastaigā. Acīm redzot, atsaucība bija gan liela, un cilvēkiem bija prieks, un tā pastaiga tika paplašināta, teiksim tā. Un tad kvadrifronu komandai bija iespēja kļūt par balsīm, kuras var dzirdēt šīs audio pastaigas klausoties. Veidojot audio pastaigu, Brūnais sieras bija viena no grāmatām, kuras fragments mums bija jāiekļauj audio pastaigā. Mums jālasa tas fragments par to sasādēto sieru, un mēs visi 4 esam tik drausmīgi pārsmējušies, ka tu nevari īsti vairs parunāt, un tad kā esi profesionāls, un tu zini, tev jāsaņemās, bet tu nevari saņemties, jo ir ļoti smieklīgi. Tajā brīdī mēs izlēmām, ka tā grāmata ir jāizlasa un ir jātaisa izrāde. Tur nav variantu. Tas ir vienkārši tik ļoti izklausās pēc mums un pēc tā, ko cilvēkiem vajag. Viss tāds jaukākais kompliments pēc tās izrādes bija, kad nāca no tā busiņa kāp ārā visa televīzijas komanda un visi bija pārsmējušies līdz asarām un teica, ak, Dievs, to taču ir jāredz visiem cilvēkiem. Kobi! Karol, esi uzmanīgs ar savu apmet! Viņi var ienākt rotoros! Karol, what's that? Oh no! Lasot šīs grāmatas, gan pēc tam to pārstrādājot izrādes formātā, tas saturs ir gan intriģējošs gan bērniem, gan pieaugušajiem, kas ir, tā nav vienkārši lieta. Skaidrs, un sakiet, lūdzu, ko jūs iesākat ar šo tā dēvēto dibenu? Es ar šo tā saukto dibenu daru tā sauktās parastās dibena lietas. Es to ņemu vērā. Tātad, ka jums ir tā dēvētais dibens, ar kuru jūs darāt tā dēvētās parastās dibena lietas. Man ir viss skaidrs. Tiek izdota grāmata papīra klavieres. Ilustrētajā romānā, kas vieglā un nepiespiestā veidā runā par nopietnām lietām, 16 gadus vecā Māja savus jūtas izsaka gan vārdos, gan attēlos. Viņa ieraksta savu dzīvi dienas grāmatā, kas vienlaikus ir arī skiču burtnīca. Mājas āriena un uzvedība neatbilst ierastajām ārējā skaistuma normām, bet viņa veiksmīgi sacēļas pret aizspriedumiem, saņem atbalstu no draugiem un nostiprina pārliecību par sevi un savām tiesībām uz personisku laimi. Mani sauc Signe Viška, un es tulkoju no vācu valodas. Un tulkotājas darbā man visvairāk patīk tieši radošais process, kurā ir jāsēž, jādomā, jākustina smadzenes, jāapjautā draugi, lai nonāktu līdz ideāliem tulkojuma risinājumam. Izdevniecībā Liels un Mazs es pievērsos arī grāmatām, kur teksts arī ļoti sasaistīts ar ilustrācijām, daudz lielākā mērā nekā man tā pieredze bija bijusi iepriekš. Un, ja mēs runājam, piemēram, par Elizabetes Steinkelneres papīra klavierēm, šī ir pusaudzes dienas grāmata, un šī pusaudze arī mākslinieciski apdāvināta, līdz ar to arī daudz zīmējumu un teksts daudz vietas saistīts vistiešākajā mērā ar ilustrācijām, un man jāuzteic dizaina adaptētāja Una Laukmane, jo viņai vajadzēja šo visu pārzīmēt, pārrakstīt ar roku, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti, un pirms tu neesi saskāries ar kaut ko tādu savā darbā, tu pat varbūt nespēj iztēloties, kas slēpjas aiz vienas grāmatas. Tiek izdota grāmata Klāruks un 11 vecmāmiņas. Grāmatas izmērs un dizains veidots paskartes formātā, jo šis ir vēstuļu romāns. Tas ļauj daudz uzzināt par Čehiju. Klārukam ir tikai vectājiņš Tomāšs, bet viņš nokrīt no jumta un nokļūst slimnīcā. Mazmeita pa kārtai pieskata un audzina viņa jaunības draudzenes, katra pēc savas gaumas un saprašanas. Meitene vēstulēs apraksta un ilustrē notikumus un vērojumus, vectēvs atbild ar sirsnīgiem un asprātīgiem komentāriem. Pirmo reizi es to grāmatu pamanīju tad, kad es klīdu pa Prāgu, brīnišķīgo Čehijas grāmatu koku un kafejnīcu pilsētu, un nonācu pie izdevējiem. Un es viņiem jautāju, kas ir tāds, kas Čehiem šobrīd pašiem ir mīļākais. Un man teica, ka tā ir grāmata par Klāruku. Klārukam, atšķirībā varbūt no daudziem bērniem šobrīd, ir daudz lietas jāsaprot bez priekšā teikšanas. Tad tie bērni, kuri ar Klāruku kopā dzīvojas pie tām dažādajām 11 vecmāmiņām, no kurām viss nav tāds saldākais sapnis un jaukumiņi. Viņai ir jāspēj
pašai saprast, ko no kuras gaidīt, kā ar kuru iedraudzēties, neiedraudzēties, un no kuras vecmāmiņas pilnīgi noteikti jātaisās prom pēc iespējas ātrāk. Kādā brīdī ar kādu no šīm jaunajām vecmāmiņām Klārks dodas ceļojumā pa Čehiju un sūta vecstāvam Tomāšam uz slimnīcu brīnišķīgas pastkartes, pat apspriež marku izvēli. Šobrīd tas viss noteikti šķiet tāds visīstākais retro, bet es tur arī redzu daudz tādas krāsainas aizrautības un ļoti daudz čehu humora izjūtas. Tiek izdota grāmata Pīle, nāve un tulpe. Meditatīva bilžu grāmata, kas apcer miršanu un samierināšanos ar nāves neizbēgamību, pieņemot nāvi kā dzīves daļu. Mūsdienu bērnu grāmatu mākslas klasiķis Wolfs Erlbruchs to izdara ārkārtīgi rāmu un saudzīgi, ar sirsnību un humoru. Tiek izdota grāmata Katrīnas karš. Apjomīgs un aizraujošs, patiesos notikumos balstīts komiks pusauģiem un jauniešiem. Tas vēsta par talantīgs jauns fotogrāfs likteni Francijā, Otrā pasaules kara laikā, kad viņi ar pretošanās kustības palīdzību izvairās no ebreju vajāšanas. Galvenās varonas prototips ir autors māte. Tiek izdota grāmata Tonakt sākās ziema. Lielais brālis ļoti gaida, kad mājās no dzemdību nama ieradīsies mazais brālīts. Tomēr viņš tā arī neierodas. Skaistā bilžu grāmata no bērnu viedokļa stāsta par sērām, kas pārņem ģimeni. Galvenā tomēr ir mierinošā doma par to, ka dzīve turpinās. Tās droši vien nav grāmatas, kas ir uzreiz katram, bet tās ir ļoti, ļoti svarīgas grāmatas. Gan lai veicinātu tādu vispār izpratni un empātiju sabiedrībā, gan jo īpaši varbūt tajos brīžos, kad tas skar kādu ģimeni pašu. Tiek izdota grāmata Alisa Annešena. 8-gadīgā Alisa ir ļoti kautrīgs bērns ar spēcīgu iztēli. Viņa dzīvi iztēlojas visu slikto, kas ar viņu varētu atgadīties, un dzīvo vienās bailēs. Šī grāmata parāda, ka introverts cilvēks ir tikpat normāls un vērtīgs kā ekstravertie, taču brīžiem tas var būt ļoti grūti. Tiek izdota grāmata Viss, kas nav saskatāms. Joels bija cerējis, ka 6. klasē būs citādi, bet viss ir tāpat kā bijis. Viņam jāturpina spiesties gar sienām, jāturpina izlikties neredzamam, lai tikai tiktu prom no agresīvajiem klases biedriem, mobbingotājiem ar nejauko Esteru priekšgalā. Kādā vēlā vakarā Joela un Esteras ceļi nejauši krustojas, un viņu dzīve mainās. Mēs zinājām, ka mēs gatavosim bērnu izrādi. Es zināju, uz kurām mājām iet, un Alīsa man iedeva vairākas grāmatas. Es viņas visas izlasīju, un es vienkārši uzreiz sapratu, ka viss, kas nav saskatāms, ļoti, ļoti trāpa tēmās un problēmās, kas pašlaik ir ļoti aktuālas Latvijas skolās. Un tad arī tā grāmata pārtapa par dramaturģiju, un tā arī pamazām tāpat aizrāda. Sadarbojoties Latvijas skolām, un pašlaik viņa tiek radīta programmas Latvijas skolas Soma ietvaros. Izrādi nospēlēt jau vairāk kā 50 reizes. Tie bērni ir ļoti dažādi. Viņi ļoti dažādi tulko to, ko viņi redz, vai saprot, kas tur notiek, bet skolotāji ļoti saprot, ko viņi redz un kas tur notiek. Un ir daudz asaras bijušas šo izrādes laikā no pieaugušiem cilvēkiem. Un uzreiz var pateikt, kuri no bērniem ir piedzīvojuši bulingu attiecībā pret viņiem, un kuri savukārt ir tie, kas labprāt ievieš šo rīcību praksē, teiksim tā. Tiek izdota grāmata Visi dodas prom. Kad citi bērni aiziet, neaicinot viņu līdzi, stāsta galvenais varonis Franks dodas mājās, pieraud pilnu katlu un vāra savu asaru marmelādi. Neparasti, lakonisku un satraucošu bilžu grāmatu par atstumtību un piederēšanu vai nepiederēšanu kādai grupai, turklāt ar atvērtu noslēgumu. Tiek izdota grāmata Milzis. Čehu mākslinieces bilžu grāmatas varonis ir īpaši lēns milzis. Viena viņa diena ilgst veselus 4 gadu laikus. Viņš pamosts pavasarī un dodas gulēt ziemā. No augšas redz sīkos un steidzīgos cilvēkus, bet dzīvo pēc saviem noteikumiem.
I generally really like to work with people and with children, and I also teach in Prague. Working with the scale of paper, it's mostly common for children to work with A4 format, and when they see the large paper, it's something very entertaining already. And the workshop is about them turning into the giant and switching the perspective for them. So the scale of the paper has its role in the workshop. Tiek izdota grāmata Apkārtceļš. Draugi aizbraukuši brīvdienās, vecāki arī. Draudzenei vajagot laiku. Migels ir mājās viens, skatās TV, smēķē, sēž pie datorspēlēm, lasa satiksmes noteikumus. Ko īsti viņam gribētos darīt? Jauniešiem adresētais portugāļu autora grafiskais romāns atveido savas identitātes un vietas pasaulē meklējumus. Šī man ir ārkārtīgi mīļa grāmata. Tāpēc, ka tas ir mans pirmais un pagaidām vienīgais tulkojums no portugāļu valodas. Katrā grāmatā jau ir kaut kādas lietas, kuras sagādā mazliet lielākas grūtības nekā parasts teksts. Un šeit tas bija saraksts telefonos. Tur jau neparādās tas viss ekrāns. Tur reizēm ir uzzīmēts priekšā pirksts, reizēm tur ir vienkārši tikai kadrā ir daļa no telefona. Tie nevienmēr ir pilni teikumi ar gramatisko centru, kur visu var labi saprast. Tie ir bieži kaut kādi arī saīsinājumi. Komiksiem lielākā specifika ir tas, ka tur to teksta garumu ierobežo burbulis. Un otra lieta, kas ir specifika, ka ir, tur ir jābūt tā, ka šeit pusaudzis lasa, un viņš tic, ka tie pusauģi komiksā tā runā. Tas ir izmeklētāja darbs, jo es visu laiku meklēju īsto portugāļu valodā. Viņam ir savs pirkstu nospiedums. Man jāatrod, kuram ir vislīdzīgākais no latviešu valodas vārdiem. Tas tā ietekme vai tas, kā viņš izturās teikumā. Tiek izdota grāmata Mazais vampīriņš. Komiks varoņi ir vampīri un spoki, kas slēpjas no cilvēku pasaules. Tomēr mazais vampīriņš, kurš prot lidot un pārvērsties par sikspārni, žurku vai vilku, vēlas iet skolā un mācīties kopā ar parastiem bērniem. Par spīti ģimenes aizliegumiem viņam izdodas sadraudzēties ar zēnu Mišelu, un šī draudzība pamazām slavieno slepeno un normālo pasauli. Tulkojot grāmatu Mazais vampīriņš, spilgtākie momenti, ko es atceros, viens bija tas, ka es pirmo reizi izlasīju epizodi, kur Žofroā tiek saplosīts gabalos un izspļausts uz paklāja. Es ļoti sasmējos par to, ka nevajag to darīt mājās, sevišķi mammai ir glīts paklājs. Bet tā man ļoti patika momenti, kur tulkošana robežojās ar detektīvu darbu, jo izrādās ne viss ir atrodams internetā. Piemēram, ēdiens, kas franciski saucās emzalē, un kur neviens neizskaidro, īpašais ēdiens, ko Mišela vecmāmiņa gatavo Mišelam, izrādās ir hremzleks, bet, lai to noskaidrot, ir vajadzīgi vēl 4 cilvēki šajā procesā. Un, lai tulkotājs varētu tulkot bilžu grāmatai komiksu, man liekas, jābūt lielai mīlestībai uz zīmējumu, lielai mīlestībai uz mākslu un uz attēlu, jo komiksā es gribētu teikt, ka tur nav tā, ka, teiksim, attēls ir pakārtots tekstam. Un es, kas esmu arī ilustrātori, uzdrošinātos pat apgalvot, ka attēls dažkārt ir svarīgāks par tekstu. Tiek izdota grāmata Laika lāde. Islandiešu autora filozofiskajā piedzīvojuma pasakā Sigrūna un viņas ģimenes sarežģītos krīzes apstākļos nolēma paslēpties cieši aizvērtās lādēs, kurās cilvēki nav pakļauti laikam. Cauri grāmatas lapusiem vada aizraujoši dinamisku notikumu, autora asprātību un skarbais tiešums, kas aicina nebūt gļēviem un nepamest mūsu pasauli bojājējai. Es gribēju uzrakstīt bērnu grāmatu, ko spētu novērtēt bērni, bet kas pārsteigtu arī vecākus. Lai paši vecāki gribētu rosināt, lasīt tālāk. Gribēju radīt grāmatu, pie kuras bērns varētu atgriezties vēlāk dzīvē un būt pārsteigts, ka tajā ir vēl kas vairāk nekā viņam bērnībā bija šķitis. Ļoti forša sadarbība notika ar Siguldas bērnu jauniešu literatūras festivālu, kur komandā es arī biju iesaistīta. Festivāla virstēma bija ekoloģija, daba, zaļais dzīvesveids. Un tur Laika lādes autors Andrus Snai Magnusons brīnišķīgi iedarējās, jo tās ir arī viņa tēmas. Tās ir tēmas, kas gan ir šajā grāmatā, gan arī vispār viņa tēmas, ar kurām viņš ceļo pa pasauli, par kurām viņš runā un lasa lekcijas. Un tad arī viņš piedalījās Siguldas bērnu jauniešu literatūras festivālā. Gan tikās ar skolēniem, gan arī viņam bija publiska uzstāšanās, kas bija vairāk mērķēta profesionāļu auditorijā, kurā viņi diskutēja par
rakstnieku lomu jaunu lasītāju izpratnes par dabu veicināšanā. Ne visiem ir skaidrs, ko liels un mazs dara, kad mēs aizbraucam uz Frankfurtas vai Boloņas. Tie ir 2 lielākie, ko es pieminu, grāmatu tirgiem. Mēs tiekamies ar ārzemju izdevējiem. Tiekamies, lai piedāvātu viņiem mūsu oriģinālu grāmatas tulkošanai un izdošanai citās valodās. Tāpat kā mēs tulkojam un izdodam šeit grāmatas no citām valodām latviski, tāpat arī ir izdevēji, kas to dara savās valstīs, un viņiem kaut kā par tām grāmatām ir jāuzzina. Un tad tas ir tas veids, šīs tikšanās, kurās mēs īsā pusstundiņā prezentējam parasti vairākas grāmatas vienlaicīgi, un šajā katalogā arī ir tādi apraksti jau sagatavoti un pamata informācija, kas ir izdevējiem svarīga, lai viņš zinātu, vai viņš to grāmatu gribētu tulkot un izdot. Un, protams, arī otrādi. Arī mēs tiekamies ar tiem izdevējiem, kuru grāmatas varbūt mēs vēlāk izvēlamies tulkot un iekļaut arī šādos Eiropas projektos vai vienkārši tulkot. Un, savulaik arī vienā šādā grāmatu tirgu mēs iepazināmies ar spāņu izdevēju Lastoru no La Maleta izdevniecības, kas kļuva par mūsu partneri šajā projektā, jo viņš izvēlējās izdot Jūra Kronberga dzejoļu krājumu mākoņu grāmatu, kas man rokās ir spāņu valodā. Tas ir veiksmīgs darbs, un tas mazais katalodziņš un daudz foršas grāmatas noteikti palīdz autoriem un grāmatām ceļot, un no tā tālāk attīstās arī tas, kad šīs grāmatas ir iztulkotas, arī latviešu autori brauc tiekas ar bērniem citur pasaulē un vada nodarbības un lasījumus. Tas viss process savā ziņā izdīgst no tā grāmatu tirgus, kurā mēs piedalāmies, un tas palīdz ceļot literatūrai starp valstīm un starp cilvēkiem. Tiek izdota grāmata spāņu valodā, mākoņu grāmata. Dzejā un ilustrācijās mākoņu vērojums un zinātniskā klasifikācija izvēršas brīvā, zobgalīgā fantazēšanā. Mākoņu sabiedrības likumu un paradumu, raksturu un lomas ir citādi. Tomēr ļoti līdzīgi cilvēku pasaulē. Es Lorencam Šimelam palīdzēju tulkot Jūra Kronberga dzejas krājumu mākoņu grāmata. Tā ir bērnu dzeja, kas nenozīmē, ka tas ir vienkāršāk, bet varbūt ir nedaudz vairāk brīvas vietas, kur parotaļāties, un šo to var nedaudz piedot arī uz tā rēķina, ka tiešām tā ir dzeja, kas ceļo starp kultūrām, kas ir varbūt ļoti atšķirīgas, ar ko šāds process, kad ir 2 koptulkotāji, kopā strādājuši tulkotāji, kā viņi vispār strādā pie grāmatas, kad viens zina kaut ko no vienas valodas, otrs zina kaut ko no otras valodas, un tad vidū mēs satiekamies. Šīs grāmatas gadījumā bija melnais tulkojums no latviešu uz angļu valodu. Tāda bija tulkojums, ko Lorence veica no angļu valodas spāņu valodā, un tad es biju, zinošais latviešu lasītājs, kas māk arī spāniski. Es tad gāju cauri Lorence tulkojumam un meklēju kaut kādas vietas, kur man likās, ka Jūris Kronbergs nedaudz par daudz paslēpies aiz Lorenca, un tad mēģinājām atkal Jūri Kronbergu izvilkt priekšplānā, un arī, lai tas viss tā labi sadara ar to, ko Aneta Melec ir ilustrējusi. Un bija brīži, kad tas netika labi izdevās, bet es biju kaut kādā ziņā latviešu kultūras pārstāvis šai grāmatā. Es, piemēram, skaidroju, ka dziesma par to, kā likt bēdu uz zem akmens, īstenībā ir priecīga dziesma, nevis raudulīga dziesma, kā bija pirmajā tulkojuma melnrakstā. Un visādi šādi momenti. Liels un mazs ļoti augstu vērtē tulkotājus. Tulkotāji ir mūsu uzticības personas. Jo tad, kad mēs dodamies uz starptautiskiem tirgiem, vai kad kāds izdevējs vai autors mums pats piedāvā savu grāmatu, protams, nevienmēr tās ir valodas, kurās mēs varam to grāmatu izlasīt. Un tad tas tulkotājs ir tas drošais lasītājs, kurš zina mūsu gaumi, kurš zina, kāda veida grāmatas mūs interesē, un kurš spēja arī novērtēt to literāro kvalitāti tam tekstam, ko mums piedāvā. Jo varbūt ar bilžu grāmatu tas ir vieglāk, un bildes mēs visi, protams, lasīt bez valodas. Tā kā tulkotājs mums ir tāds tiltiņš starp šīm kultūrām arī noteikti. Un pilnīgi viennozīmīgi mākslīgā intelekta laikmetā tas ir divkārši svarīgi, ka ir kāds, kurš tiešām spēja arī tulkot kultūru, nevis tikai pliku tekstu. Mums tiešām patīk tulkot gan mūsu kaimiņu literatūru, gan ziemeļvalstu literatūru. Mēs diezgan daudz vispār kopumā izvēlamies tulkot tieši no Eiropas mazajām valodām. Un mēs kaut kā vienmēr esam vairāk koncentrējušies uz tām mazajām, un arī projektos domājam par to, lai pievienotu klāt kādas jaunas valodas, no kurām mēs varbūt līdz šim neesam tulkojuši.
Tiekoties ar ārzemju izdevējiem, mēs atskārtām, varētu tā teikt, ka ļoti daudz, kur pasaulē izdevēji ir tie, kas sagatavo arī kādus papildu materiālus par grāmatām. Jo grāmatas lasa ne tikai mājās ģimenē, ne tikai bērni savā nodarbā, bet bieži vien tās tiek lasītas un izmantotas nodarbībās skolās un bibliotekās. Un mums likās, ka tā ir ļoti forša un atbalstoša pieeja skolotājiem, bibliotekāriem. Mēs arī vēlējāmies ko tādu ieviest. Un tad ar šī Eiropas finansējuma palīdzību mēs sākām sadarboties ar dažādiem profesionāļiem, gan pedagogiem, gan psihologiem, gan arī redaktoriem. Vai atkarībā no grāmatas tēmas, dažkārt mēs piesaistījām varbūt kādu arhitektu vai vēl kādu speciālistu, kas deva savus idejas, kādi varētu būt šie materiāli, ko mēs sagatavojam, lai skolotājiem, bibliotekāriem būtu vieglāk, interesantāk darboties ar šo grāmatu un ar bērniem, kas to grāmatu ir lasījuši. Šobrīd projektu laikā attīstīti, varētu teikt, 2 segmenti. Viens ir ierosmes materiāli, kas ir par katru konkrēto grāmatu sagatavots materiāls, kuru tad skolotājs vai bibliotekārs var mūsu mājaslapā atrast zem šīm iespējām. Un otrs jauno lasītāju klubs, ko mēs veidojam kopā ar biedrību Mr. Page, un tas arī būtībā ir domāts tieši visvairāk skolām un bibliotekām. Iespēja dibināt savus lasītāju klubus, mēs dodam tādu piemēru, kā tas varētu notikt, kāda veida tas klubs varētu būt, kādas metodas izmantot, kādus materiālus izmantot, lai varētu šīs klubu nodarbības notikt. Mr. Page lasītāja klubs, action! Un ir gan tāds video materiāls, tāds priekšraksts, kas parāda to piemēru, kurā aktieris Kārlis Arnolds Avots ar bērniem Nacionālajā bibliotekā strādā, parāda to, kā tā nodarbība varētu notikt, gan arī jau tie materiāli konkrēti katrai vizītei. Un tāpat arī šajā sadaļā lasītāju klubu ir tāda nosacīta rokas grāmata, kas ir tieši domāta pedagogiem vai bibliotekāriem, kur viņi var iepazīties ar tiem pamatprincipiem, ko vajadzētu ievērot vai ko mēs iesakām ievērot un ieviest, lai varētu šīs nodarbības veiksmīgi notikt. Dzīvo grāmatu klubs Pienzops ir vēl viena liels un mazs iniciatīva un sadarbība kopā ar Fonstrītska Villu. Reizi mēnesī mēs rīkojam satikšanos bērniem ar autoriem un tulkotājiem un māksliniekiem. Tas ir lasītāju klubs, bet varbūt ne tik klasiskā izpratnē, jo bērni ir diezgan mazi, dažreiz arī tādi, kas vēl paši nelasa. Viņi nāk, iepazīstās ar autoriem, iepazīstās ar grāmatām, piedalās radošajās darbnīcās, un mēs ceram, ka tādā veidā arī kļūst par labiem lasītājiem. Tā ir tāda forša ikmēneša tradīcija, kurā mēs audzējam to savu auditoriju, to jauno lasītāju, lai viņš iemīlās grāmatās. Es ļoti ceru, ka šī mūsu rosīšanās, ne tikai izdošana, bet arī viss tas, ko mēs darām ap katru grāmatu, ko mēs izdodam, veicina to, ka bērni un jaunieši iemīl grāmatas un satiekās ar grāmatām. Un es domāju, ka mēs tāpat turpināsim, balansējot gan šīs nopietnās tēmas, gan arī vienkārši tādu priecīgu lasīšanu un jokošanos grāmatās un literatūrā.